sākuši es ar savu bērnību. Mēs esam kopā 5 brāļu ģimenē un māsa. Un mēs dzīvojām lauku mājā. Gribu teikt, ka bērnība nebija viegla. Tas bija jau vairāk kā 25, 30 gadu atpakaļ. Mana mamma un mans tēvs, viņi, ko es atceros savā bērnībā, viņi ļoti mīlēja alkoholu. Un, protams, alkohols tas postīja mūsu ģimeni. Tas, ko es redzēju, kad tēvs ar māti plēšās, ka viņi kaujās savā starpā. Un mans tēvs darīja pāri arī fiziski manai mammai. Un mums arī, cik es atceros, arī mums darīja pāri kā bērniem, arī fiziski un emocionāli. Bet visā tajā, mēs dzīvojām, mēs augām, mēs paši savā starpā plēsāmies. Un kaut kāda 3. klase bija, kad mūs aizsūtīja uz internātu pamatskolu, kas ir Balvu rajons, Tilžas internātu pamatskola, kur mēs braucām uz ilgāku laiku, kad mājās tikām tikai brīvlaikos, kad ir skolas brīvlaiki. Un tas bija tāds punkts, kad tu esi tālu no mājām, tu vari darīt, ko tu gribi. Protams, internāta pamatskolā bija mūs tur baroja, mūs tur apģērba. Atceros, mums tur arī veda no ārzemēm drēbes un tā. It kā viss bija labi, bet mūsu uzvedības nebija labas. Mana personīgi arī, mana uzvedība bija ļoti tāda strauja un ātra. Un es biju ļoti laikam ietekmējies no tā, kā mans tēvs dzīvoja un kā dzīvoja cilvēki apkārt, jo mājās bieži vien bija dzeršanas un cilvēki, un bija kaušanās, kautiņi un viss kaut kas tāds. Un es jau agrā bērnībā pats sāku smēķēt diezgan ātri. Protams, skolā arī bija tādas lietas kā kaušanās. Man ļoti bija tā iesēdies prātā, kad vajag darīt kādam pāri, un es nezinu, vai tas bija apzināti vai neapzināti, vai tas bija ietekmi no tēva, bet es tā pieņemu šodien, ka tā bija ietekme, tas, ko es redzēju. Skolu es pabeidzu diezgan labām atzīmēm, brīnumainā kārtā pabeidzu 9. klasi, un braucu turpat uz laukiem pie vecākiem dzīvot, un man ātri nācās pieaugt arī pašam dzīvē un strādāt, pelnīt, lai būtu ko iztikt, lai būtu ģimenei ko ēst, lai pašam būtu kaut kas. Un, teiksim, tā nācās ļoti ātri pieaugt. Man bija kaut kādi jau pēc skolas 16 gadi, un es jau sāku strādāt. Pirmā darbvieta man bija gaters, kur es strādāju, zāģēju uz visādiem lenzāģiem un visādām ierīcēm, kas gateros ir. Un pelnīja naudu, bet tajā visā man bija atkarība. Man bija atkarība no alkohola. Tagad es saprotu, ka tā bija atkarība. Man likās, ka tā nebija tanī reizē, bet šodien es varu teikt, ka tā bija atkarība. Es bieži tusējos riņķī apkārt, es bieži dzēru, es bieži kāvos arī skolas laikā. Un tas bija ļoti iedragāja manas attiecības ar cilvēkiem apkārt un daudz baidījās, negribēja draudzēties. Šodien es saprotu to, ka es vienkārši gribēju pievērst savu uzmanību, lai cilvēki mani ievēro. Un tāda man bērnība bija, strādājot pēc tam darbus. Pēc kaut kāda laika es pārvācos uz pilsētu no laukiem. Pēc kaut kāda laika es iepazinos tur ar meiteni. Es pārvācos pie viņas, un viņa arī bija tāda tusētāji, ballētāji, viņi arī patika iedzert, un man to vien vajadzēja. Un tad sākās pilsētas dzīve, sākās diskotēkas, ballītes, sākās vairāk dzeršana, staigāšana pa klubiem, azartspēles un sievietes. Un tā man dzīve gāja uz priekšu. Un bija dažreiz tādi brīži, kad gribējās tā kā apstāties, pārtraukt visu to, bet nevarēja tā pats nekā īsti. Bija kaut kāds laiks, kad tu varēji apstāties, bet atkal kaut kādas problēmas varbūt, vai kaut kādas situācijas dzīvē, vai kā, tad tas atkal
aizgāja vairāk un vairāk. Un jā, un mums pieteicās pēc kāda laika meita, Rebeka. Jā, bija tā, kad tad, kad pieteicās bērns, it kā likās, ka viss mainīsies un būs labāk, bet nē. Un tāpat bija tusiņi, bija alkohols pa piekdienām. Es tad, kad redzēju, es jau iepriekš teicu, kad es redzēju, kad mans tēvs, man māte fiziski sita, un man likās, ka tas nav normāli un kad es tā nekad nedarīšu, bet es sāku arī savu bērnu māti fiziski aizskart reizēs, kad es biju piedzēries, kad es biju dzēris, ka man vajadzēja naudu, kad es gribēju iet uz spēļu zālēm, un tajās reizēs es biju nevaldāms, es biju dusmīgs, ja man nedeva naudu, un tad es darīju viņai pāri fiziski, un arī jā, postīju visas lietas, kas ir mājās, vienalga, vai tas būtu televizori, vai tās būtu skapīši, plauktiņi, vienalga, kas es biju tāds nevaldāms. Un tas man pārņēma vairāk un vairāk, un tas bija tāds 6 gadu laiks, periods, kad mēs kopā dzīvojām. Un pēc gada, pēc pirmās meitas mums piedzima vēl viena meitiņa. Kopējais laiks bija diezgan grūts un smags, un tad kādu brīdi man viens draugs, paziņa, piedāvāja uzpīpēt zāli, marihuānu. Vai tā bija marihuāna vai nē, es nezinu. Bet kaut ko viņš man iedeva. Un tajā reizē es pamēģināju, un man bija ļoti slikti īstenībā, bet tas man paņēma, un es turpināju to darīt vairāk un vairāk, biežāk. Un arī, jā, es sāku lietot narkotikas tajā kopdzīvē, ko es dzīvoju kopā ar bērnu māti un ar bērniem. Un jā, 6 gadus tā dzīvojot kopā ar to meiteni, bērnu māti, mēs vienā brīdī mēs izšķīrāmies, jo man bija tāda sapratne tajā laikā, kad es kā vīrietis, es drīkstu darīt visu, es drīkstu krāpt savu sievu, meiteni, bet viņa nedrīkst darīt to, viņai nav tā kā atļauts tiesības to darīt. Kādā reizē viņa, cik es sapratu, ka bija pie kāda vīrieša, un es to uzzināju. Tad, kad es viņai jautāju, vai viņa to izdarīja, viņa nevarēja man nesamelot, jo viņa noteikti bija nobijusies, domāju, ka es viņai darīšu pāri, ja viņa nepateiks patiesību. Un viņa pateica, ka jā, un tajā reizē es no viņas aizgāju. Un mans brālis saka, brauc uz Bausku dzīvot un iepazīsies, un varēs dzīvot jaunu dzīvi un tā. Un viss tas manā galvā bija, manā prātā, visu to bija tas salicis, un es domāju, es braukšu prom no pilsētas, kur es agrāk dzīvoju, no Valkas, braukšu, mainīšu savu dzīvi, būšu savādāks, nelietošu vairs alkoholu un dzīvošu pa jaunam, teiksim tā. Tas bija pirms Jāņu diena, vai tā bija Jāņu vakars, neatceros gluži, bet tas bija tas laiks. Mēs satikāmies, mēs runājāmies ar brāli, un viņa sievu tur bija, un tā brāļa sievas māsa. Mēs iepazināmies, un tajā laikā es strādāju Somijā pavasarām, es braukāju zāģēt mežus. Tad man bija pēc nedēļas laikam jābrauc jau prom, un tad es tajā pašā vakarā laikam es paliku pie tās brāļa sievas māsas pa nakti. Mēs runājāmies, mēs iepazināmies un nospriedām, kad es atgriezīšos, tad mēs apprecēsimies. Es sastāstīju visādas lietas, viņai pateicu, ka visi vainīgi, un es nē, cik es saprotu, cik es atceros, kad gluži es neatklāju savu visu, kāds es biju un ko es darīju, bet kaut kādas daļas es arī pateicu. Bet dziļi sirdī es gribēju tā kā mainīt savu dzīvi un turpināt dzīvot tādu normālu dzīvi, kas man šķiet normāla dzīve, kā tagad cilvēki dzīvo, tur nelieto alkoholu un tā, bet jā, tāds mans plāns bija. Un pēc tam mēs apprecējāmies, un tad, kad es sāku jau dzīvot Bauskā, sākumā tad es meklēju darbu, es tur atradu ātru darbu, un sākās jauni draugi.
Un sākās pirmās glāzītes, sākās atkal viss pa vecam. Tāda diezgan liela atkarība bija no tā un gāja atkal to pašu veco ceļu. Un bija narkotikas, atkal pastiprināti bija arī amfetamīns un bija visādas tabletes un ko tik es nelietoju. Un tāda bija tā dzīve. Un mans bijušās sievas mamma, viņa bija kristiete. Ik pa laikam viņa man stāstīja par Dievu, es zināju kaut ko par Dievu, bet es tam nepievērsu uzmanību, jo man tas galīgi neinteresēja. Un man likās, ka es pats visu varu, pats visu daru un ka tāda Dieva nemaz nav. Un šīs atkarības, kas man pārņēma, tās bija ļoti spēcīgi, kad es no viņām nevarēju tikt vaļā. Un es biju ļoti dziļā arī pornogrāfijā, un arī dziļā azartspēlēs. Un no tām lietām es nevarēju tikt vaļā un gribēdams vairākas reizes. Un pagāja kaut kādi 6 gadi, kad man bijusī sieva pateica, ka viņa grib šķirties. Mana sirds pirmo reizi dzīvē salūza. Man nekad tādas sajūtas nebija bijušas. Es biju dzirdējis, ka salūst sirds un tā, bet es to nekad nebiju piedzīvojis. Un tanī brīdī, kad bija šīs sāpes manā sirdī, man atnāca tāda grēka nožēla manā sirdī. Un es sāku pie sevis nožēlot savus grēkus. Es nesaucu uz Dievu, es vienkārši teicu piedod kaut kam savā sirdī, savā iekšienē. Es runāju kaut kam skaļi, neskaļi pie sevis piedod. Un man bija ļoti sāpīgi un ļoti grūts laiks. Un tās bija tādas smagas 7 dienas, kurās es gāju cauri šīm sirds sāpēm un grēku nožēlē. Taču bija kaut kāda 3. diena, kad es izdomāju, kad es gribu aizbēgt no tām sāpēm. Un es braucu prom no Bauskas, braucu uz savu veco dzīves vietu, uz pilsētu, kur es agrāk dzīvoju. Un aizbraucot uz Valku, tās sāpes no manis nepazuda. Un es turpināju nožēlot savus grēkus, es turpināju ciest sāpēs, mocīties un lūgt piedošanu par vairākām lietām, ko es esmu darījis, un saukt un teikt, ka es tā vairs negribu dzīvot, un ka es gribu, lai mana sieva atgriežas. Un šodien es zinu, ka Dievs man dzirdēja, šodien es ticu, ka tā bija grēka nožēla man, ko Dieva gars man ielika sirdī. Tad es to nesapratu, bet esot pie drauga, paliekot pa nakti, man arī nāca pašnāvības domas, kad es negribu vairs dzīvot. Un es tās 3 dienas arī neēdu neko, un man bija ļoti grūti. Es raudāju daudz un svīdu naktīs un mocījos un nevarēju pagulēt. Un tas bija tāds laiks, kad es ticu, kad man tīrījās caur šo nožēlu, man dvēseli, man sirds no visām vecām lietām, kas man ir bijušas. Un laikā, kad es pie tā drauga paliku, tajā 4. naktī, es dzirdēju balsi, kuras skanēja šādi: brauc mājās. Tās bija 3 reizes. Un rīta pusē, kad es pamodos, es tam draugam teicu, ka es braucu atpakaļ uz Bausku. Un es aizbraucot uz mājām, es redzēju, pamanīju, ka kāds tur ir bijis. Un tad es pateicu savai bijušai sievai, kad, ja tu esi izvēlēsies iet, tad tev jāiet. Tajā pašā mājā, kur mēs dzīvojām, 2. stāvā dzīvoja viņai mamma. Pienāca 6. diena, un es atkal gāju pie sievas mammas augšā un atkal kaut ko runāju, un vairāk jau es tur raudāju, nevis runāju. Un viņa man stāstīja arī par Dievu un sūtīja kādus video, kurus es neesmu vēl līdz šai dienai noskatījies, bet tad es piesaucu Dievu. Es piesaucu Dievu, es teicu: Dievs, piedod, es negribu tā vairs dzīvot, es negribu tādu dzīvi, es gribu mainīties. Es gribu, lai tu atgriez man sievu, un tie bija tie vārdi, kurus es teicu tajā izmisumā, tajās sāpēs. Un 7. dienā
Es atkal pamostos no rīta, pilns smagums, sāpes, asaras un mokas un neizgulējies. Un es atkal aizgāju pie sievas māmas augšā. Un es ar asarām un sēžu tur, un pulkstenis bija kaut kādi 2 dienā. Tas bija 2020. gads jau. Jā, 2020. gads, 14. janvārs. Un tajā dienā es sēžu pie galda, un man pēkšņi ienāk doma, kad es negribu vairs dzīvot, kad es uztaisīšu pašnāvību. Un es nogāju savā mājā, dzīvoklītī, es aizslēdzos aiz durvīm, un es nostājos pie galda, kur es parasti taisīju ēst, un es paņēmu nazi, vislielāko nazi, kas tur bija, un es vienkārši raudāju. Un es pieliku nazi sev pie rīkles, un tajā brīdī, kad es gribēju raut sev roku, nazi, galvu, pārgriezt sev vēnes vai artēriju, es dzirdēju balsi, kas man teica, ka tu apsolīji nevienam nedarīt pāri. Un tie bija tie vārdi, kurus es teicu, kad es nožēloju savus grēkus. Un tad mirklī es sāku domāt par saviem bērniem, par saviem vecākiem, kad es nodarīšu viņiem pāri, ja es sev izdarīšu, uztaisīšu pašnāvību. Un tad es iegāju savā istabā, gultā, embrija pozā sarāvies. Un man vienmēr bija tūmā telefons, jo es vienmēr gaidīju, man bija tas sagaidīšana. Es gaidīju, kad man uzrakstīs sieva bijusī. Tanī laikā sieva, jā, kad viņa ir tomēr nolēmusi atgriezties, un tanī mirklī atnāca uz man telefona īziņa, kas telefons man bija zem spilvena, un es izlasīju, tur bija rakstīti vārdi, ka Jēzus tevi ļoti mīl. Un tanī mirklī es vienkārši teicu, kas tas tāds, nodomāju savā prātā un teicu vārdus, kad Jēzu, ja tu esi, izdari tā, lai man nesāp. Un tanī mirklī es kā koriķis uzlidoju gaisā no gultas, pielicu kājās, un es sāku skraidīt no vienas istabas uz otru, un viss man sāpes pazuda tanī pat mirklī, un es nespēju nocēt, kas notika ar mani, un es skrēju, es nepārtraukti skrēju, un es nesapratu, viss smagums pazuda vienā mirklī, pazuda sāpes, un es jūtu milzīgu spēku sevī un prieku. Un tad es pieskrēju pie spoguļa, un es paņēmu abas savas plaukstas, un es situ sev pa galvu, pa saviem vaigiem, un kratīju galvu pa labi, pa kreisi, un skatījos spogulī savās acīs, un es redzēju citu cilvēku tur. Es redzēju tur citu cilvēku, un es arī sāku tanī brīdī runāt. Un mana valoda bija izmainījusies, mans balss tembrs bija palicis cits. Un es sapratu, ka es vairs neesmu, ka vecais Pēters vairs nav. Un tad es iegāju istabā, un es skatījos ārā pa logu, un es redzēju, ka debesis zilāks ir, un zāle ir zaļāka. Un mums gar māju, tur, kur es dzīvoju, tajā dzīvoklītī tek upe, Mēmele. Un man likās, ka es ar savām rokām varu izsmelt to upi, kad man ir tāds spēks. Un es biju ļoti priecīgs, atvieglots, un es skrēju augšā pie sievas mammas. Un es viņu saucu par mammu visu laiku. Un tad, kad es uzskrēju augšā pie viņas, un es viņai teicu, mamma, man vairs nesāp. Un viņa uz mani skatās, un viņa domāja, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, kad man ir aizgājis, vai kā tautā saka, širms cieta, vai ne, bet tiešām man dzīve bija izmainīta tanī pašā brīdī, un es pats nespēju nocēt. Un man ļoti tanī brīdī gribējās ēst, un es skrēju lejā uz mājām, paņēmu maku, un es gāju uz ielas. Un tanī brīdī, kad es izgāju ārā uz ielas, es sāku redzēt cilvēkus ar vajadzībām, ar invaliditāti. Es redzēju slimus cilvēkus, un es sāku raudāt par viņiem.
Un man bija tāda sirds pilna mīlestība, un man likās, jā, es mīlu cilvēkus, es mīlu šos cilvēkus, es mīlu visus, kas ir apkārt. Un šodien es ticu un zinu, ka Dievs tanī brīdī, kad es saucu uz Jēzu, viņš piepildīja man ar savu mīlestību, ar savu spēku un ar savu garu. Un es piedzimu no jauna. Es piedzimu, mans gars piedzima, es kļuvu jauns cilvēks cits. Un tas viss ir saskaņā ar Dievu vārdu. Pirmajā svētdienā jau bija draudzē. Kopā ar jau bijušās sievas mammu. Es biju draudzē, turpat pāri upītei bija mums draudze, jaunā dzīve. Es sāku iet uz turieni un es ļoti, ļoti spēcīgi piedzīvoju Dievu. Es ļoti, ļoti spēcīgi piedzīvoju Dievu mīlestību. Es ļoti spēcīgi piedzīvoju lūkšanas. Man bija tā, kad es padomāju un notika lietas. Un es sāku lasīt Bībeli. Ļoti strauji un ātri es lasīju. Un es nevarēju pat iemigt naktīs. Es lasīju viņu ilgas stundas. Un es nevarēju atrauties no Dieva vārdu un visu, ko es lasīju. Es redzēju, ka tas tā notiek, ka tā ir patiesība. Pagāja kaut kāds laiks, gads. Es kaut kādā veidā nokļuvu kādā Bībeles skolā. Es neatceros, ko mēs tur darījām, bet es biju aizbraucis līdzi kādam brālim laikam. Un tajā reizē tā Bībeles skola ir Ozolniekos, Baltijas kalpošanas skola saucās. Un es tā klusībā pie sevis, tas bija kaut kāds gads pēc tam, kad es jau biju ticīgs, kad es gāju draudzē, es klusībā pie sevis teicu Dievam, kad es labprāt gribētu šeit mācīties, bet tu esi mans tēvs, un tu man nodrošini, tā ir rakstīts Dieva vārdā, tas ir viņa apsolījums, ka viņš ir mūsu nodrošinātājs. Un tā es visu to atstāju klusībā, nevienam es neko neteicu. Un notika tā, kad man lūkšana bija Dievam par to, ka es gribu iestāties Bībeles skolā, iet šajā Bībeles skolā, pēc kāda laika atnāca mana īziņa uz telefonu un vai es negribu iet uz šo Bībeles skolu, un kad man atmaksā viņu, un es piekritu. Un tad 2021. gads laikam tas bija, vai 22. Jā, es aizgāju uz Bībeles skolu mācīties Ozolniekos, Baltijas kalpošanas skolu, un tur mēs bijām 8 cilvēki kopā. Un, kā jau Bībeles skolā, viss par Dievu, viss par Bībeli, un tur es iepazinos ar jauniem draugiem, es iepazinos ar brāļiem un māsām, un bija tādi mirkļi, kad es lūdzu par saviem Bībeles, teiksim, skolas kursa biedriem. Es lūdzu Dievam arī dziedināšanu par savu veco dzīvi, par pagātni. Un Dievs Bībeles skolā darīja brīnumu. Viņš mani dziedināja no manām pagātnes attiecībām. Un tad es lūdzu Dievam, ka es gribu jaunas attiecības, ka es gribu, lai Dievs dod man sievu. Un es zinu, ka Dievs man mīl, bet es gribēju, lai man ir attiecības. Un tad es Bībeles skolā iepazinos ar kādu māsu, kuru sauc Henriete. Un viņa nezināja sākumā, kad man viņa tā kā patīk. Un kādā reizē, lūdzot Dievu, es saņēmu, kad man bija tā, ka es lūdzu par viņu tieši personīgi. Neko tādu personīgi īpašu, bet tieši par viņu es lūdzu. Un man ienāca tādas domas prātā. Drīz būs skolas beigas, un es viņu vairs neredzēšu, un manī parādījās jūtas pret viņu. Un tādā veidā Dievs ielika manā sirdī viņu. Es turpināju lūgt, un pagāja kāds laiks, un tas kungs arī ielika viņas sirdī jūtas pret mani. Un mēs sākām
satikties, iepazīties, runāties. Jā, kad mēs pabeidzām skolu, es braucu uz savu pusi, uz Valku apakaļ dzīvot, un viņa aizbrauca uz Liepāju, viņa no Liepājas. Jā, mēs turpinājām sarakstīties, draudzēties un tikāmies dievkalpojumos. Mana vēlme bija viņu apprecēt un iepazīt. Tad pagāja kaut kāds gads apmēram, kad mēs draudzējāmies. Un tad mēs vienā reizē norunājām tikšanos ar viņas vecākiem. Un tad, lūk, es stādījos priekšā kā Pēters un pastāstīju par savu dzīvi. Pastāstījām to, ka mēs esam gatavi, vai pat īsti nepateicām, ka mēs gribam iet, bet viņi saprata to, ka mēs gribam iet laulībā, un viņi mūs svētīja. Tanī vakarā es viņu bildināju, un pēc mēneša jau mēs apprecējāmies. Šodien es gribu teikt, ka jā, mana dzīve ir izmainījusies, mana dzīve ir jauna. Es esmu laimīgs vīrs, abi kopā meklējam Dievu, abi kopā kalpojam. Un abi kopā dzīvojam Liepājā. Es esmu ļoti pateicīgs Dievam par to, ko viņš ir darījis manā dzīvē un ko viņš turpina darīt. Ja kāds arī ir šādās situācijās, ja kāds ir alkoholā, narkotikās, pornogrāfijā, atkarībā, ka vienīgais ceļš, vienīgā patiesība ir Jēzus, kad ir vērts lūgt, ir vērts saukt uz Dievu, meklēt Dievu. Jā, piedzīvot, jo tikai Jēzus, tikai viņš var darīt brīvu, patiesi brīvu. Jo šodien es varu teikt, ka tad, kad Dievs ir darījis brīvu, tu esi tiešām brīvs un tev nav vajadzības pēc tā, kas ir agrāk bijis. Lai jūsu cerība ir Dievs, jūsu cerība ir Kristus. Paldies, ka skatījāties un lai Dievs jūs visus svētī.